Šobrīd atrodamies Ikšķelē pie klienta, kam esam uzstādījuši štaketa žogu, horizontālu risinājumu. Esam uzstādījuši arī gaja vārtus un bīdāmos vārtus ar automātiku, kā arī esam uzstādījuši šos te poļu ražotāju Višņovskī garāžu vārtus. Šie ir siltināta sekcija tipa garāžu vārti. Šajā risinājumā gan viņi ir aprīkoti manuāli, bez automātikas, tīri rokas vadību, bet, ja nākotnē klients izvēlēsies, tad arī varam papildus uzstādīt arī automātiku. Klientam bija svarīgs uzstādījums, lai šie te vārti būtu maksimāli augstu pie griestiem, tādējādi iegūstot lielāku platību garažā. Nākotnē plānojas izbūvēt kaut kādus plauktus pie sienas vai kaut kādas lielākas, teiksim tā, konstrukcijas ievietot, tad jā. Bija super, 3 varianti. Tad tev pirmais lētāks, tad būs tā, bet nebūs tā, otrais tā, trešais ideāli, bišķi dārgāks, bet tev vairāk vietas tur. Viss izskaidro, kāpēc cenas starpība. Nu jā, nu ir dārgāk, bet man ieguvumi baigi. Nu, cilvēkam jau patīk izvēlēties. Nu, tev iedo opcijas, jā. Vajag, nevajag, izvērtē. Nu, un šis ir arī štakas žoks, būsim godīgi. Viņiem sākumā bija tikai vertikālais variants, jā. Ai saka, mēs gribam, sieva gribēja, mums dēlīši tur mājā horizontāli. Horizontāli nevar? Nē, mums horizontāli nav, bet padomāsim. Kā, nu, tas bija stāsts, kā to paneli dabūt, saskrauvēt un kā dabūt. Jo, ja vertikālai viņi salika jau rūpnieciski, viņi nāca jau, nu, kā saka, paneļi, ciks. Horizontāli viņiem nebija tā. Izdomāsim. Arī stāsts par to nevis, nē, mums tā nav, mēs tā nedaram, bet klausies, jāpadomā, kā mēs varam realizēt. Un man patīk šī tā attieksme, nevis, nē, bet davai izdomāju. Padomāju, izdomāju, viss kārtībā. Sēd stāv. Ja? Un es sapratu, esmu pirmais, bet ne pēdējais, ka ir bijuši cilvēki, kas vēl pēc tam vēlās. Šie te vārti izgatavoti no siltinātiem paneļiem. Kā pildījums tiek izmantots poliuretāna putu pildījums, kas ir 40 mm biezumā. Šajā gadījumā klients izvēlējās pilno paneli. Respektīvi, ir vēl opcija, kad šis te panelis tiek sadalīts ar papildus ribām. Tāpat ir iespējama arī koka struktūra. Šajā gadījumā ir speciāls pārklājums, kas saucās silklēn.